Šodien dodamies ielās, lai noskaidrotu, ko cilvēki zina un domā par pasīvo investēšanu. Tad ejam! Kas jūsuprāt ir pasīvā investēšana un ar ko jums tas asociējās? Ar pasīviem ienākumiem. Indeks fonds. Indeks fondi? Jā. Nezinu, tikai kaut kādas piramīdas uzreiz nāk prātā, nekas cits. Kaut kas пассив, kas tev пассив нāk nauda iekšā. Отже, це щось таке, що ми вкладаємо кудись гроші, а воно нам колись віддячить через декілька років. Напевно, щось таке. Mazas summas kaut kur investē, es nezinu. Ienākumi kaut kādi netieši tiek novirzīti kaut kur investīcijām. Man nav zināms, es neesmu lietas kursā par šo, es neesmu pētījusi tiešām, es pat nevaru uzmanēt īsti. Pasīvi investēt, tad iespējams mūsu valstī. Vairāk ņemt lieko naudu un investēt vai nu nekustamajos īpašumos, akcijās, kur varētu nauda augt un kā vienmēr es saku, money makes money. Investing without much effort, just placing it somewhere and waiting for a few years. Naudiņas atlikšana un ļaušana naudai pelnīt. Vērtspapīri. Kaut kas vēl? Dividendes. Droši vien kādas akcijas vispārējais. Education. Education? Yes. Okay. Anything else? No, education. Par to, kas ir pasīvā investēšana, var uzzināt šajā sarkanajā grāmatā par saprātīgu investēšanu, kas pateicoties Indexo un investoru klubam tagad ir pieejama arī latviešu valodā. Grāmata pieejama investoru kluba mājaslapā un Latvijas lielākajās grāmatnīcās.